Sākšu ar šo aktivitāti. Sveicināt visiem! Šodien mums ir siltumnīcas glābšanas darbi, ja? Liekam plēvi. Jaunu plēvi virsū. Reāli. Jauna plēve. Un vajag man palīdzēt izskatās. Nu, redziet, mēs to izdarījām. 5 minūtes un plēvi virsū. Vēl jāpiestiprina apakšā. Kā mēs to darījām pagājušajā gadā. Zemi virsū liksim. Tur plēvi apakšā. Aizraksim cieta duskalniņu. Uztais tādu. Un būs mums balta siltumnīca šoreiz. Un tā zaļā, redziet, ir sabrukas. Pagalam. Gurķi bija kā pagājušajā gadā. Nu neko. Ko darīs? Ko tu saki? Es stāstu, ka mums jauna siltumnīca, baltā krāsā. Baltā. Un es izskatos, ka tāda ritīgi skaisti. Krieva meitene. Krieva meitene. Kā es izskatos? Armands kultivē siltumnīcu. Dūmi iet pa gaisu. Jā, es mēģinu savest kārtībā to stūri. Lai būtu skaisti. Izskatās, ka šodien mēs iestādīsim tomātus. Tā kā cerīgi. Protams, jāskatās, vai nav gaidāmi sali. Tas, protams, jāpaskatās, bet domāju, ka drīz jau varēsim, ja ne šodien. Nu, lūk, esmu tos tomātiņus esmu gatavi likt dārzā, apvītuši nabadziņu jau. Nebijām laistījuši dažas dienas. Armands nes un es viņas apgriežu visu šitās lapiņas, kas tikai atstāja augšpus. Šitien apgriezu. Un liksim iekšā pēc iespējas dziļāk saknīti, lai viņš labāk iesakņojās siltumnīcā. Mēģinu saprast, cik man daudz jāņem ir. Jāņem nost arī šito lapu un atstāt sakni. Cilvēkiem prasa. Pats sev prasa. Vai arī atstāt tas sānas. Mēģināšu saprast. Kāda smuka saknīte, ja? Izaugas. Mums pirmais tomātiņš, iet zemītē. Viss notiek. Nu, Armanda stāsti. Sastādījām tomātus. Kopā katrā pusē pa 16. Ja pareizi reģini, tad tas ir 32, ja? Nē. Jā. Izstāst kāda tehnika. Izrokam bedri, ieliekam zirga mēslus, uzliejam zemi un uzliejam ūdeni. Uzpēram zemi. Nu labi, un es pasteidzos. Un tad aizrokam ciet, un tad vēlreiz laistam. Un tad lūdzam Dievu, un viss aug un plaukst un ražo atkal. Jā? Jā. Tā arī būs šodien. Un vienmēr mūžīgi. Tiešām prieks ir darboties, šodien izdarīt siltumnīca, uzliktā un sastādīti tomāti 32 gabali. Un mums ir vēl vismaz tikpat daudz palikuši. Tā kā mums vēl viena siltumnīca jāliek. Un vēl jāstāda tomāti, un vēl gurķi, un kabači, un ķirbi, un visi citi vegetabuli. Tā kā tā, mīļīši, paldies, ka skatījāties. Tā bija šī sestdiena un mūsu darbi dārzā.
Komentējiet, rakstiet, un vēl mēs arī bankodē nāksim un pastrādāsim. Tur būs atkal atsevišķs video. Tā kā lūdzu komentējiet, atzīmējiet, dalieties, uzdodiet savus jautājumus un būsim priecīgi atbildēt un atbalstīt. Ja? Lai Dievs visus svētī. Atā! Uz tikšanos!